redz, ka priekšā sēž tukums. Vairāk tālu, kas neatšķir. Vai šeit ir kāds, kas ir mācījies vai strādājis šajā skolā? Ir. Jūs esat mācījušās vai strādājušas? Strādāju. Nu, tad sanāk, ka mani vecie klases biedri nav, bet tas nekas. Es vispirms sporta stundas, toreiz saucās fiskultūra, gan ierindas skates bija tāda lieta, gan kora mēģinājumi, gan ballītes, kad klases vakars, es atceros vairāk. Rīta Santa saka arī, ka ir oriģinālā. Nav viss. Nav? Ir taču, vai ne? Jau nav. Nē, es zinu, kas ir pat Rīta. Nu labi. Man arī šķiet, ka bija kaut kas cits, bet tad šis ir kaut kad slānīts uzaudzis, kad es vairs nemācījos. Bet visas tās telpas no 8. klases izlaiduma. No 8. klases beigu eksāmeniem mums bija jāraksts atcerējumi. Neatceros vairs tēmu, Daiga, varbūt tu atceries. Kur mums bija jāraksts? Divas, bet ko es izvēlējos, es neatceros. Toreiz tajā pašā fizikas kabinetā, kas bija mūsu klase, mēs bijām sasēdināti vienam, un es sēdēju pēdējā stūrā pie loga, tātad dziļākajā stūrī pie loga. Un ir mājas, un ārā zied pienenes, un ārā ir tik forši, un ārā ir atnākuši pagājušā gada 8. un te uz tās verandīnas sēž un pusē. Un skolotāji platā pasaka, ka ja tieks ir uzrakstījuši melnrakstu, varēs iziet laukā uz 10 minūtēm, bet tikai pa vienu. Jā, mēs bijām šeit. Tos attēlus, tu biji un jūs atkal šeit bijāt, bija Guntas Cīņas. Viņa kaut kas jau pirms jaunā. Līdz ar to mēs visus viņus labāk zinām. Šeit visiem jā, šeit tas maz ir. Jā. Ja toreiz padomu laikos cerējos kāds Andrim teikt. Tad, kad tev būs 60, tad šeit būs mūsu.